Zvagulis ir augs, kuru izmanto, lai uzlabotu sugu daudzveidību pļavā. Tas ir daļēji parazitējošs augs, kurš ūdeni un minerālvielas uzņem no saimnieka augu saknēm. Šie augi sāk nīkuļot un dod iespēju blakus izaugt citiem, mazāk konkurētspējīgiem pļavas augiem. Ir izpētīts, ka zvagulis mēdz parazitēt uz vairāk nekā 50 augu sugām, taču visbiežāk uz graudzālēm. Latvijas zvaguļu sēklu iegādes iespējas ir ļoti ierobežotas, bet citās valstīs vāktās sēklas nav izmantojams dabisko zālāju veidošanā, jo tas var apdraudēt vietējo zvaguļu ģenētisko daudzveidību. Tāpēc visbiežāk zvaguļu sēklas ir jāvāc pašiem. Vislabākā metode ir vākšana ar rokām. Sēklas ir salīdzinoši lielas, tāpēc viegli savācamas. Taču tās nav piemērotas ilgstošai glabāšanai, tāpēc vasarā ievāktās sēklas ir jāizsej tā paša gada rudenī. Zvagulis ir izteikts saulmīlis. Lai jaunie dīksti izaugtu, tiem nepieciešama atklāta, saules apspīdēta vieta. Lielu koku tuvumā tos noēnos lapotne un kritušās lapas apgrūtinās dīkšanu. Augsnes ziņā zvaguļi nav izvēlīgi. Tie aug gan smilšainās, gan mālēnās, gan kūdrēnās vietās. Vienlaikus tie neaugs pārāk mitrās, izteikti sausās skābās vai sausinātās kūdras augsnēs. Tie neaugs arī ļoti auglīgās vietās, jo biezā zāle noēnos zvaguļu dīkstus un tie nespēs izaugt. Lai izsētās zvaguļu sēklas nonāktu uz atklātas augsnes un jaunie dīksti tiktu pie saules gaismas, sēšanas vietai ir jābūt zemu nopļautai, bet tās zālei un kūlai novāktai. To paveic ar jebkādu pieejamo zāles pļaušanas un novākšanas tehniku. Lai sēšanas slejās zāle būtu iespējami zema, to vēlreiz nopļauj ar mauriņu pļaušanai paredzēto tehniku. Pēc nopļautās zāles nogrābšanas veic augsnes atsekšanu un vairākkārtēju ecēšanu vai vieglu kultivēšanu, tā lai atsektā augsne aizņem vismaz 30 līdz 50%. Lai aktivizētu dīkšanas procesus, zvaguļu sēklām vismaz 12 nedēļas ir jābūt augstumā un mitrumā. Vislabāk šādus apstākļus var nodrošināt tieši pļavā, tāpēc sēklas jāsēj rudenī, septembrī, oktobrī vai novembrī. Zvaguļu labvēlīgo ietekmi var sagaidīt tad, ja katrā kvadrātmetrā ir vismaz 100 līdz 200 zvaguļu. Lai to panāktu, katrā kvadrātmetrā ir jāizsēj prāva sauja, jeb 1,5 līdz 3 grami sēklu. Vietās ar zemāku zāli vismaz 0,3 līdz 0,6 gramiem uz kvadrātmetru. Ja sēklu ir maz, tās izsēj atsevišķās slejās vai laukumos. Ja zvagulis tajos ieaugsies, pārējā pļavas daļā ar laiku tas sasēsies pats. Lai sēklas varētu izsēt vienmērīgi, pirms sēšanas tās sajauc ar baltām smiltīm. Sēšanu veic ar rokām, sēklas izkaisot atsektās augsnes laukumos. Lai izsētās sēklas neaizpūst vējš, sēklu izsēja izvēlas bezvējainu dienu. Lai izsētās sēklas viegli iespiest augsnē, pēc sēšanas veic pievelšanu, piebraukāšanu vai piemīņāšanu. Nākamā gada maijā, ja sēšanas vietas zelmenis ir izaudzis augsts un noēno jauno zvaguļu dīkstus, laikā, kad zvaguļu dīksti vēl ir pavisam mazi, veic agro pļaušanu, jauno zvaguļu dīkstus neskarot. Zvaguls ir viengadīgs augs, tāpēc tā sēšanas vietas pļaušanu un novākšanu vai noganīšanu veic laikā, kad zvaguls ir izziedējis un izsējis sēklas. Lai izziedējušos zvaguļu sēklas nepaliktu velēnā, bet nonāktu uz augsnes un varētu sadīgt arī nākamajā pavasarī, rudenī veic attālu noganīšanu. Ja ganīšana nav iespējama, rudens mēnešos veic atkārtotu pļaušanu ar zāles novākšanu, tā panākot, ka nākamajā pavasarī pērnā gada zāle būs zema un nenoēnos jaunos zvaguļu dīkstus.